Tā, man arī naža nav. Un mani sauc Oļegs, vai muslimāni pazīst kā Imrāna. Arī neesmu no muslimu valstīm, esmu vietējais krievs, un islāmu pieņemu pirms 7,5 gadiem. Un tas stāsts par islāmu patiesībā sākumā sākas ar stāstu par Dievu. Kāpēc Dievs? Un kur ir tas attiecības ar Dievu? Un dažreiz cilvēkiem veidojas tāda izpratnē, ka cilvēks pie Dieva nonāk tikai tad, kad viņam ir kaut kādas lielas grūtības dzīvē. Un bieži tas tiešām tā notiek. Bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, viens moments, kurš mani baigi pārsteidza, ceļojot. Ceļojumam ir ļoti daudz plusu un ļoti daudz kaut kā vērtīga var iegūt no ceļojuma. Vienreiz es viesos Indijā, un man pārsteidza tas, ka tajā valstī otrs jautājums, kuru tev uzdod, kāda ir tava reliģija? Pirmais uzdod, kā tevi sauc, otrais jautājums, kāda ir tava reliģija? Un man tas baigi pārsteidza, kāpēc, vai tas ir svarīgi, es teicu, man nav reliģijas. Un kad tu saki, man nav reliģijas, es tevi skatos ar tādiem acīm, ka, tu neesi normāls. Tev laikam kaut kas skaišs un cilvēki vienkārši smī. Un patiesībā, ja izbraukt ārā no tās rietumu pasaules, tad kaut kādu tādu līdzīgu ainu mēs varam sastapt ļoti daudz kur. Bet vai tāda situācija bija norma arī Latvijā? Vai tāda situācija, kāda viņa ir tagad, kad cilvēki nerunā par Dievu? Kad jūs pēdējo reizi redzat kādu raidījumu par Dievu televīzijā? Vai Dievs tas ir absolūti kaut kas neinteresants? Ja mēs paņemam Latvijas himnu, kāds pirmais pants? Dievs svētī Latviju. Vai tas tiešām ir kaut kas mazsvarīgs? Un kas tad ir Dievs? Ja pirmais pants Latvijas himna saucas ar šo vārdu. Sākas ar šo vārdu. Un es apgalvoju, ka tas stāsts attiecības ar Dievu, tas ir stāsts par augstprātību. Es aicinu katru iedomāties situāciju, ka jūs nokļūstat situācija, no kuras nav izējas. Piemēram, jūs nokļūstat slazdā kaut kur mežā. Ziemā, -8. Tuvojas saulrietis. Jau kļūst tumšs. Jūs esat tālu, jūs esat kaut kur tālu. Jūs zināt, ka jūs nedzirdēsiet. Jūs varat bļaut, bet tā iespēja, tā varbūtība, piemēram, salauzot, kā jūs esat kaut kāda grāvi. Un tā varbūtība, ka kāds jūs sadzirdēs, viņa tuvojas nulī. Es vēru pie Dieva, ka katrs no jums lūgs Dievu. Ateists, zinātnisks ateists, pārastais ateists, budists, jebkurš no jums pacels rokas un lūgs Dievu. Jo ir lietas, kuras mums ir iekšā. Un tas nav kaut kāds instinkts vai kaut kas tāds, tas ir tas, ko Dievs mūsos ir ielicis. Es atceros, vienreiz gāju, tas bija vienas no pirmām manam atmiņam par savu bērnību. Es eju ar mammu no bērnu dārza. Mama, kas ir debesis? Mama saka, debesis ir tas un tas. Mums jāiet ātrāk, arī bija ziema un augsti. Es prasu mamma, cik liels ir tas debesis? Viņš saka, mamma nopušas, saka, nejaut, ejam ātrāk. Un tad es atceros paprasu, kas ir tur, kur tas debesis beidzas? Māma iepriekš arī teica, ka tas debesis ir bezgalīgs. Saka, nevar būt bezgalīgs, kaut kur viņas beidzas, viņas ir liels, bet kaut kur viņas beidzas. Kas ir tur, kur beidzas tas debesis? Māte paceļ galvu un saka, ak, Dievs. Ir lietas, kuras mūsos ir vienkārši iedzimtas, bet dzīvojot tādā vidē, kura pašlaik ir uztaisīta rietumu pasaulē, kad viss tevi vērš vienkārši uz kaislēm. Kaisles. Šovi, kā teica agrāk laikam romieši, hlieba iz zrelišķi, ja? Maize un kaut kādus šovus, tas ir viss, kas principā interesē cilvēks. Un ja tevi vērš visu laiku uz to pusi, tad tu sāki aizmirst tas, kas patiesībā ir tas galvenais. Un tas otrais posms, ja cilvēks apzinās, ka ir Dievs, kāpēc islāms? Mums šobrīd Latvijā laikam ir 10, ja ne 100 reliģiju visādu sektoru, kāpēc islāms. Protams, atbildot uz šo jautājumu, cilvēkam pašam ir jāmeklē un jālasa, un pirmkārt jāizrada interese
par to. Es gribu zināt, kas būs tālāk. Es gribu zināt, kas bija pirms tam, kad es piedzimu, kas būs tālāk. Šī dzīve ir statistika, cik dzīvo statistiski, cik ilgi dzīvo cilvēks Latvijā. Laikam 60 gadi ir. Vīrietim ir 60 gadi. Ir lielāka iespēja varbūtība, ka jūs nenodzīvosiet līdz pensijai, ka jūs nodzīvosiet. Sievietēm ir nedaudz vairāk. Un par ko es biju runājis iepriekš? Kāpēc islāms? Ja es pateiktu, ja kāds jums pateiktu, kad cilvēks pieiet klāt un pasaka, mans prezidents ir Vaira Vice-Freiberga. Cilvēks ir jūtas, vai viņam kaut kas nav kārtībā. Jo tagad ir cits prezidents. Tagad ir Bērziņa kungs. Lai Dievs svētī Bērziņa kungu un lai Dievs svētī Latviju un ved viņu pie taisnības. Un vai ir kāds no jums, kurš nav dzirdējis tādu vārdu kā pravieši? Paceļat roku. Kas nav dzirdējis tādu vārdu kā pravieši? Kāds var pateikt, kas ir pravieši? Kā tu domā? Kā jūs domājat, kas ir pravieši? Kas ir pēc jūs? Dieva izvēlēts cilvēks. Dieva izvēlēts. Jā. Tātad Dieva izvēlēts cilvēks. Un ļoti svarīga starpība, robeža starp parasto cilvēku un prātu. Jo pašlaik jūs atradīsiet dažreiz, jūs aiziesiet uz dažām kopienām, ticīgo kopienām, kuri pateiks, tu arī esi pravietis. Vai es esmu pravietis, ar mani runā Dievs, arī esmu pravietis. Mūzes bija pravietis un es arī esmu pravietis. Jā, to var dzirdēt. Pravietis tas ir cilvēks, kuru Dievs izvēlējās un dod viņam tiešas norādes, tiešus tekstus. Grāmatas, kuras tika pierakstīts tāda kā Tora, kura bija nodota Mozum, tāds kā evaņģēlijs, kurš tika nodots Jēzum, kurš nav saglabājis, un tāds kā Korans, kurš tika nodots Muhamedam. Kā jūs domājat, cik daudz bija to praviešu? Tas, kam ticam mēs, ka to bija vairāk nekā 100 000 cilvēku. Un viņi tika sūtīti pie katras tautas. Un tas pants, kurš ir uzrakstīts Rīgā, pie Rīgas saimas, pie saimas, uz akmens, viņš ir ļoti līdzīgs pirmajam pantam, pirmai sūrai no Korāna. Bet kas tam aizmugurē, varbūt mēs nekad neuzzināsim līdz tiesas. Viņš ir ļoti līdzīgs. Bet kas ir galvenais? Ka tie pravieši no pirmā, kurš bija pirmais Ādams, visu mūsu tēvs. Mēs visi esam bioloģiski Ādama dēli. Noas, Mozus, Ābrams, Salamons, Davuds, Jēzus, Muhameds un visi pārējie teica vienu, ka ir Dievs un jums par viņu jāatceras un viņu jāklausa. Tā bija tā vēsts, visiem vienāda vēsts. Ja pie jums atnāktu cilvēki no dažādām Daugavpils pusēm, piemēram, nav internets un pasaka vienu un to pašu, vai jums izraisītu šaubas, ka tas, ko viņi saka, ka tas tiešām piepildīsies? Nē. Problēma, ka mēs pašlaik nerunājam ne par praviešiem, ne par ko, kas bija saistīts ar šo, kas ir saistīts ar šo tematu, kaut arī tas temats ir pats svarīgākais. Es negribu ņemt daudz laika, un kā jau es teicu iepriekš, ka ja cilvēkam ir vēlme uzzināt, viņam pašam ir jāmeklē un jālasa. Bet es nosaukšu vien dažus faktus par islāmu. Islāms ir vienīgai pirmkārt Muhameds, sallallahu alaihi wasallam. Katru reizi, kad mēs sakam Muhameds, mēs sakam sallallahu alaihi wasallam, tas ir miers viņam un Dieva svētība. Un katru reizi, kad mēs sakam Jēzus, kad musulmani saka Jēzus, viņi saka alaihi salam, miers viņam. Un kad mēs sakam Mozus, mēs sakam alaihi salam, miers viņam, jo te ir mūsu pravieši. Viņi visi bija no viena Dieva. Muhameds dzīvo 6 gadsimtus pēc Jēzus. Un tas ir cilvēks, kuram ir pierakstīts vairāk nekā 1000 pravietojumi, kuri piepildījies precīzi. Piemēram, viņš pravietoja, ka vienreiz Medinā, kad muslima grupa bija ne lielāka par 2-3 tūkstoši cilvēkiem, viņi raka grāvi, jo nāca armija, kura bija 5 reizes lielāka un kuri vēlēs viņus vienkārši iznīcināt. Muhameds teica, ka nedaudz pacietības tagad un ļoti drīz jūs iekarosiet gan Persiju, gan Romu.
Un pateikt 2000 cilvēku grupai, ka jūs iekarosiet Persiju vai Romu, tas ir apmēram tāpat, kā pateikt Latviešu armijai, ka jūs iekarosiet Ameriku un Ķīnu. Tas ir apmēram tas pats, jo Persija un Roma bija Bizantijas impērija, un Roma tas bija vislielākas un visdižākas impērijas tāda. Domāju, cik gadu pagāja? 12 vai 13 gadi, un viņi tika iekaroti. Daļa no Bizantijas un Persija pilnīgi. Tas ir viens, bet tādu pravietojumu bija vairāk nekā 1000, un tas ir pierakstīts, un tas ir zinātniski fakti. Islāms ir vienīgā reliģija, kura izstrādāja speciālu metodi, kā pārbaudīt tā saucamas hadīsas. Hadīs tas ir tas, ko teica vai izdarīja pravietis. Tas, kas pie mums ir rakstīts, tas nav vienkārši, nav tā, ka mēs nezinām, no kurienes tas ir nācis. Tikai pārbaudīti cilvēku ķēdes. Tas pastāstīja no tā, no tā, no tā. Ja tā ir ķēde no 3, 4 vai 5 cilvēkiem viens, kaut vienreiz dzīvē ir mēlojis, tā ķēde netiek pieņemta. Tā no miljoniem hadīsu tika atlasīti 1000 vai 10 000, kur ir absolūti pārbaudīti un ir pierādīts, ka tas ir tiešām tas, ko runāja Muhameds vai darīja Muhameds. Islāms ir vienīgā reliģija, kuras grāmata nemainās. Korāns ir tikai viens. Korānā nav izmainīts neviens burts. Es nerunāju par sūrām, par pantiem. Neviens burts. Ja jūs paņemsiet Korānu no Nigērijas mošejas, no Surinamas, no Rīgas mošejas, jūs neatradīsiet nevienu atšķirību. Un tas ir 14 gadsimtus pēc tā, kad viņš tika nolaists lejā. Vēl viens jautājums. Kurš no jums varētu spētu iemācīties no galvas, piemēram, dažas lapuses, piemēram, franču valodā? Tas, kurš nezina franču valodu, bet nevis teikums teikumā, bet vārds vārdā un burts burtā un atskaņā. Pilnīgi. 3 lapuses, tā, lai viņas atkārtot vēl pāris dienas un pēc tam atcerēties līdz mūža beigām. Kurš to spētu? Kurš domā, ka viņam ir tādas spējas? Vai viņš zina kādu cilvēku, kuram ir tādas spējas? Vārds vārdā, burts burtā. 3 lapuses franču valodā. Neviens. Korānu šodien zina no galvas, vārds vārdā, burts burtā, atskaņā 10 miljonu cilvēku. Un Korānā ir 604 lapas. Un 4 no tām lapām ir rakstīts, mēs atvieglojam šo grāmatu iegaumēšanai, vai no jums ir kāds, kurš iegaumēs. Un turpinot runāt par Korāns, no kuras puses viņi nepaskatīties, tur ļoti daudz brīnumu, bet to ir jālasa, cilvēkam pašam to ir jāstudē un jāskatās, ja viņš grib uzzināt vairāk. Runājot par mani, tad, kad es atgriezos no Indijas, Indijā arī notika kaut kādi starpgadījumi, kuri mani vērsa pie Dieva. Un neiedziļinoties tajos ļoti smalkies, vienkārši pateikšu, ka 24 stundu laikā mani sakoda traks suns kaklā, un pēc tam, apmēram 18 stundas pēc tam, es nonācu avārijā, kura smagi traumēja kāju. Un es biju viens, un tu esi viens, tas bija dienvidos pie Pondičeri. Tad pasaules mala, tu esi viens, cilvēki, kas tev apkārt skatās tevi kā uz naudas maisu, un ir bail. 21 gads smadzenes nav, kam šodien 21 gads traka dzīve, ātra dzīve. Un es atceros to brīdi, es sēdēju tajā bambuka vai šalaš pie jūras. Un tad bija laikam pirmā reize manā dzīvē, kad es apzināti pacēlu rokas un sāku lūgt Dievam. Vienkārši, lai es tieku līdz Latvijai atpakaļ. Jo mana kāja bija tāda, apmēram, kā zilonim, tāda te hematoma milzīga. Es nevaru paiet normāli, es nevaru pat sev nopirkt ēdienu. Vai tas aizņemtu stundu un ļoti daudz sāpes. Un tas moments, tas nebija tas moments, ka es atceros par Dievu, jālūdz. Es skaidri atceros, ka tas moments bija, ok, tagad es tevi lūkšu. Tagad tu nostādīji manā tādā situācijā, ka tagad es tev prasīšu, un es par tevi necerēšu visu savu dzīvi. Es skaidri atceros to momentu. Ja? Un prasam Dievam, un Allahs, tas ir Dievs arabiski, tas nav cits Dievs, tas ir tā kā God un Boh un
Dievs, tas Allahs. Ja? Un ja jūs atversiet veco derību, pirmā lapa, arabu valodā, jūs sasapsiet vārdu Allah 17 vietās. Ja? Nevajag saspringt, ka tas ir kaut kāds Dievs. Es prasu Allah, es prasu Dievu, lai viņš ved visus mūsu taisnā ceļā un lai veltam mums labāko. Jā, paldies.